Mēs sākam jaunu video ciklu Laikmeta gravitācijā. Šajā ciklā būs 10 video ieraksti. Runa ir par laikmetu, par mūsu laikmetu un par laikmeta gravitāciju. Tātad par mūsu laikmeta visplašāko notikumu, visplašāko tendenci, visplašāko elementu, komponentu, savstarpējo pievilkšanos, miedarbību, gravitāciju. Mūsu laikmeta gravitācija. Mēs dzīvojam interesantā laikmetā, unikālā laikmetā cilvēces vēsturē no 20. gadsimta 70. gadiem. Šī dzīve šajā unikālajā laikmetā turpināsies vēl vismaz līdz gadsimta vidu. Un šeit ir ļoti bagāts un interesants materiāls. No žanriskā viedokļa tā būs saruna par globālo procesu analītiku, jo mēs apskatīsim notikumus planetārā mērogā, globālā mērogā. Mēs izmantosim, protams, Latvijas materiālu, daudz izmantosim Latvijas materiālu, taču Latvijas materiālu mēs analizēsim un atspoguļosim globālā kontekstā, jo šodien citādāk nemaz nevar būt nopietna saruna par to, kas notiek pie mums. Šī saruna, protams, var būt, viņa mēdz būt, diemžēl, bet tā ir ļoti nepietiekama saruna, ļoti nedziļa saruna, neizskaidrojoša saruna, jo šodien ir jāzina galvenokārt tas, kas notiek pasaulē, lai saprastu to, kas notiek pie mums. Latvija, tātad Latvijas notikumi globālā mērogā ir obligāti faktiski jāskata. Vēl kas ir jāsaka, šodien cilvēkiem ir radusies jauna izpratne vispār. Šī izpratne jau ir ļoti tāda stabila, proti, ka cilvēce vispār funkcionē kā tāda vienota sistēma. Vienota sistēma. Mēs dzīvojam pārejas laikmetā, un pārejas laikmetī tā ir tāda vispār interesanta parādība cilvēces vēsturē, balto cilvēku vēsturē, par kuriem noteikti jārunā atsevišķi. Un tādēļ pirmais video materiāls, kam mēs tūlītās pievērsīsimies, pirmā tēma ir pārejas laikmeta būtība. Pārejas laikmeta būtība. Lieta ir tā, ka cilvēces vēsturē, un īpaši balto cilvēku vēsturē, ir tādi periodi, kurus zinātnieki izdala īpaši vēsturē. Galvenokārt vēsturnieki, mākslas vēsturnieki, filozofi runā par atsevišķiem tādiem posmiem cilvēces vēsturē, kuriem ir tāds specifisks raksturs, kuros faktiski šī specifika izpaužas radikālās izmaiņas. Notiek radikālas izmaiņas, kad kultūra, cilvēku dzīve pagriežās, kā mēs prasti sakām, pa 180 grādiem. Sākās viss pilnīgi savādāk nekā bija iepriekš. Pārejas laikmeti. Tāda pārejas laikmeti ir, protams, zinātnieku veidojumi cilvēku dzīvē, ikdienas dzīvē, tie neatspoguļojās tādā veidā. Cilvēki, protams, redz, ka kaut kas notiek jauns, ka kaut kas ir izmainījies. Mūsdienās, kad šīs izmaiņas notiek ļoti, ļoti intensīvi. Vienas paudzes laikā trakoti viss mainās. Protams, ka mēs šodien to redzam. Par to mēs runāsim atsevišķi nākamajā reizē. Taču iepriekšējie pārejas laikmeti bija tāda rakstura pārejas laikmeti, kad vienas paudzes laikā lielas izmaiņas nevarēja neizjust cilvēki savā ikdienas dzīvē. Viņi tikai, nākamajās paudzēs saprata, ka kaut kas ir sācies vēl nesen un turpinās un ir noteikti kaut kādas sekas. Respektīvi, pārejas laikmetu izpratne prasa noteiktu distanci. Vēsture un zinātne, humanitārās, sociālās zinātnes, tās zinātnes, kas ir saistītas ar sabiedrības dzīvi, vispār necenšas pievērsties jaunāko laiku materiālam. Viņas zinātne pagaida vismaz kādus 100 gadus, lai materiāls, kas saka, nogulsnējās, un tikai tad šo materiālu var sākt pētīt, analizēt. Tāda bija tāda zinātniska nostādne līdz šim ļoti stabila, jo zinātnē, īpaši vēsturē, nebija pieņemts rakņāties šodienas dzīvē, jo zinātnieki uzskatīja, ka te viss vēl plūst un mainās un nav nekādas jēgas.
Pirmais jautājums, runājot par pārejas laikmetiem, kur ir bijuši vairāki balto cilvēku dzīvē, ir jautājums par to, kādēļ viņi notiek. Kādēļ rodas šie pārejas laikmeti, kādēļ rodas šīs krasās izmaiņas. Atbilde ir vienkārša. Atbilde ir jauna atbilde. Tāda atbilde ir iespējama, bija iespējama un ir iespējama pavisam nesen. Jo izpratne par cilvēku dzīvi ir pēdējos gadu desmitos ļoti būtiski izmainījusies. Izpratne ir kļuvusi tāda, kā teikt, dziļāka, pamatīgāka. Runa ir par demografisko faktoru, jo pārejas laikmetā pamatā ir demografiskā situācija. Jeb citiem vārdiem sakot, cilvēku skaita ievērojams pieaugums. Tātad tajos laikmetos, kad pieaug ļoti krasi iedzīvotāju skaits, sākās noteiktas izmaiņas visā cilvēku dzīvē. Un kopumā visu to mēs saucam par pārejas laikmetu. Balto cilvēku dzīvē tādu pārejas laikmetu nav bijuši daudz. Ir būtiski daži bijuši. Pirmo pārejas laikmetu identificē laiku, kad pārgāja no zemkopības, no lopkopības, zvejniecības, medniecības, pārgāja uz zemkopību un lopkopību, es atvainojos. Zemkopību un lopkopību. Tas ir laiks, kad arī noteikti pieauga, un tas ir pierādīts, un vēsturnieki zina, arheoloģiskais materiāls un liecina par to, ka krasi pieauga planētas iedzīvotāju skaits, un bija nepieciešams pāriet uz zemkopību. Nākamais pārejas laikmets Eiropiešu dzīvē ir lielo atklājumu laikmets, kad atklāja Ameriku, atklāja arī citas teritorijas uz planētas, un planētas dzīve kļuva, tāda tik tiešām planetāra, globāla dzīve. Un tas atstāja milzīgu ietekmi uz cilvēkiem. Pirms Kolumba braucieniem un pirms lielajiem atklājumiem globus bija jau, bet globus izskatījās pavisam savādāk nekā šodien. Uz globusa nebija atzīmēta ne Amerikā, ne Ķīna, Japāna un Āfrikā. Ar Āfrikas atzīmēšanu bija problēmas. Pirmais globus, vecākais globus ir no 15. gadsimta beigām. No tā laika, no koloniālo, no šī pasaules, jeb koloniālās ēras sākuma, arī tā var teikt. Nākamais pārējais laikmets Eiropiešu dzīvē ir atzimšanas laikmets, apgaismības laikmets, kad radās jaunas tautas, jaunas kultūras un arī ļoti daudz kas izmainījās. Pēc tam seko slavenais pārējais laikmets, kuram es arī esmu veltījis no savās dzīves vismaz 20 gadus, 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums. Tas ir pārējais laikmets, kad ļoti būtiski arī viss izmainījās un radās, varētu teikt, tā pavisam gandrīz cita kultūra. Mēs tagad dzīvojam pārējais laikmetā, kurš sākās no 20. gadsimta 70. gadiem. Iedzīvotāju skaits ir galvenais faktors, kas nosaka pārējais laikmetu rašanos. Pēkšņi sāk dzimt ļoti krasi cilvēki, baltie cilvēki, arī citu rasu pārstāvi tagad sāk pieaug ļoti krasi dzimstība, un skaidrs, kad ir jānodrošina cilvēka ar eksistences līdzekļiem. Un līdz ar to mainās visa kultūra, mainās ražošana, mainās sadales principi, visa, kā teikt, sociāli ekonomiskā formācija iegūst pavisam citu raksturu nekā iepriekš. Tas viss bija tīri, kā teikt, tādi elementāri nosacījumi. Apgādāt cilvēkus nepieciešams, un lai apgādātu, ir jārada jauna tehnika, jauni ražošanas līdzekļi, jauni produkti. Mainās visa, kā teikt, dzīve, modē kļūst inovācijas, par kurām mēs šodien visi mīlam runāt. Jo kas ir inovācijas? Inovācijas ir ražošanas līdzekļu modernizācija, lai ražotu vairāk, un arī labāk ražot. Viss tas ir saistīts ar eksistences nepieciešamību. Pārējais laikmeta pamatā ir tas, ko zinātnieki sauc par demografisko imperatīvu. Iedzīvotāju skaits visu nosaka. Pārējais laikmetiem ir arī sekas, protams, ir sekas. Jo pārējais laikmetā rezultātā izmainās cilvēku dzīve, izmainās ražošana, izmainās visa kultūra, tajā skaitā arī garīgā kultūra, jeb kā marksisti saka, virsbūve.
Mainās bāze un mainās arī virsbūve. Mainās ražošanas attiecības, ražošanas līdzekļi, īpašuma formas uz ražošanas līdzekļiem. Vispār īpašuma formas mainās. Un mainās arī virsbūve. Mainās mitoloģija, reliģija, māksla mainās. Šīs sekas var būt pozitīvas un viņas var būt arī negatīvas. Interesanti ir tas, ka negatīvas šīs sekas ir no iepriekšējo laikmetu kritēriju viedokļa. Jo vienmēr līdz šim cilvēks vēsturē tā ir bijis, ka tiek uzskatīts, ka agrāk dzīvoja labāk. Agrāk bija, kā teikt, daudz kas interesantāk, daudz kas vērtīgāk un tā tālāk. Tā ir tāda zināma, ka teikt, likumsakarība cilvēks vēsturē. Mainās kritēriji, un tā vienmēr ir, kad ir kāda daļa cilvēku, kas vērtē no vecajiem kritērijiem un vērtē arī no jaunajiem kritērijiem. Sekas mēdz būt gan pozitīvas, kā jau es teicu, gan negatīvas. Runājot par iepriekšējo pārejas laikmetu, 19. gadsimta beigām, 20. gadsimta sākumu, šeit saruna ir ļoti interesanta. Un arī ļoti nozīmīga priekš baltajiem cilvēkiem. Jo 19. gadsimtā balto cilvēku skaits pieauga 3 reizes. Eiropiešu dzimstība nenosakāmi, neizskaidrojami krasi pieauga, un Eiropas iedzīvotāju skaits 100 gadu laikā palielinājās 3 reizes. Tas tā bija pirmo reizi cilvēces vēsturē, un iespējams arī pēdējo reizi. Jo eiropiešu iedzīvotāju skaits, to mēs šodien ļoti labi zinām, vairs nepalielinās, un eiropiešu un baltie cilvēki vispār šodien izmirst. Viņu, kā teikt, skaits nepieaug. 19. gadsimts, kad pieaug šis iedzīvotāju skaits ļoti krasi, protams, ka nosacīja vajadzību, radīja vajadzību viņus apgādāt ar eksistences līdzekļiem. Radās industrializācija, radās rūpnieciskā ražošana. Radās masu produktu ražošana, vienveida produkcijas ražošana, lai visus apgādātu. Jo skaidrs, ka amatniecība, manufaktūras vairs netika galā ar šiem 400 un vairāk miljoniem Eiropas iedzīvotāju. Un radās masu ražošana, rūpnieciskā ražošana, industrializācija, ko mēs, protams, šodien pazīstam ļoti labi, un daudzi no mums pat nevar iedomāties, ka kādreiz bija savādāk, ka kādreiz katrs, kā teikt, izstrādājums bija vienā eksemplārā. Tam bija, protams, gan pozitīva nozīme, gan arī negatīva nozīme. Pozitīva nozīme bija tā, ka visus apgādāja, visi dzīvoja ļoti pārtikuši. Līdz Pirmam pasaules karam arī rīdzinieki dzīvoja ļoti labi un strādnieki un tā tālāk. Strādnieku materiālais stāvoklis un cenas salīdzinot par dzīvokli, maizi, kā teikt, pārtiku, drēbēm un tā tālāk salīdzinot procentuāli ar viņu algām bija ļoti, ļoti labā stāvoklī. Ļoti laba bija šī procentuālā attiecība. Tā ir, protams, atsevišķa tēma, mums diezgan sveša tēma, no mums rūpīgi slēpta tēma, bet viņa pastāv. Kas bija negatīvi masu ražošanas rezultātā? Negatīvi bija tas, ka mēs visi vienādi tagad izskatāmies. Jugendstilā pētnieki no 20. gadsimta sākuma un 19. gadsimta beigu laika posma ļoti labi zina, kā reaģēja sievietes. Sievietēm nepatika. Un sievietes šokēja šī masu produkcijas ēras iestāšanās. Jo sievietes nemīl redzēt otru sievieti, ja tādā pašā apģērbā, tādās pašās kurpēs nākam pretī pa ielu. Bet tur neko vairs nevar darīt. Sievietes šodien, protams, pretojās un mājās kaut ko dara un tā tālāk iespējas ir pretoties tam. Masveidā pretojās, organizēti pretojās tam 19. gadsimta beigās jugendstils. Jugendstilā aktīvisti organizēja milzīgas masas, lai izstrādātu dizainiskus risinājumus rūpnieciskai produkcijai. Proti viņi centās piedāvāt rūpnīcām savus skices, lai katrs rūpnīcas produkts būtu atšķirīgs, būtu viņam kaut kas savs. To mums ir grūti iedomāties, ja, teiksim, Nokia arī kāds piedāvātu, lai katrs Nokia aparāts būtu savādāks. Visi aparāti 100% būtu unikāli. Jugendstils uzsāka tādu darbību. Man bija iespēja katreiz ārzemju bibliotēkās redzēt visu šīs skices, tūkstošiem skices, veseli žurnāli.
tāda masveida darbība. Protams, ka Jugendstils zaudēja un masu produkcijas ēra sākās un attīstās un turpinās līdz pat mūsu dienām. Kas vēl radās, un kam varbūt ir nevisai laba loma, masu kultūra radās. Radās masu cilvēks vispār kā tāds, kā jauns cilvēciskais tips. Starp citu, jebkurš pārējais laikmets rada jaunu cilvēka tipu. Arī šodienas pārējais laikmets, kurā mums ir gods dzīvot, rada jaunu cilvēka tipu. Tas ir pilnīgi skaidrs, un par to mēs runāsim noteikti kādā no nākamajiem video sižetiem. Radās masu informācijas līdzekļi, prese radās un tā tālāk, masu komunikācijas līdzekļi radās. Radās masu manipulācijas, jo cilvēki saprata, kam tas interesēja, politiķiem, masu mēdīju stratēģiem, saprata, īpaši politiķi saprata, ka masas ir jāvalda un ir jārada pilnīgi jauna kaut kāda tehnoloģija, kā strādāt ar masu apziņu. Pētījumi, zinātne attīstījās. Viss tas notika pavisam nesen, vēl 20. gadsimta pirmajā pusē, faktiski īpaši Amerikā, arī Eiropā, protams, radās vesela jauna, tāda zinātniskā darbība, kas ir saistīta ar masu apziņas organizēšanu, ar masu apziņas vadīšanu, ar masu apziņas kontroli, ar masu apziņas manipulācijām. Šodien mēs šajā jomā, protams, esam tikuši ļoti tālu, un mums ir psiholoģiskie kari, un mums ir daudz kas jau cits, vadāmais hauss ir, tā arī ir atsevišķa tēma. Kas vēl notika iepriekšējā pārējais laikmetā, un kas noteikti ir ļoti pozitīvi? Proti mainījās māksla. Mākslas metode mainījās. Mimētiskās metodas vietā stājās, kā varētu teikt, tā kreatīvā metode, jeb kognitīvā metode. Līdz tam mākslā pamatā, mākslas galvenā metode bija atdarināt dabu. Atdarināt dabu, dabas formās, zīmēt, teiksim, Daugavas ainavu visās tajās krāsās, reāli kādi tur aug koki, krūmi, upe kā tek uz jūru un tā tālāk. Cilvēku zīmēt viņa reālajā, kā teikt, izskatā. Tā bija mimētiskā tradīcija, kura valdīja Eiropiešu mākslā gadu tūkstošiem. 19. gadsimta beigās šī tradīcija izmainījās par 180 grādiem. Māksla sākas uzskatīt, ka viņa pati arī, mākslas uzdevums nav atdarināt dabu, bet dabu izzināt. Tas ir modernisma laikmets, kā mēs zinām. Tas radīja savu modernisma mākslu, par kuru mēs priecājamies, protams, joprojām. Tas ir impresionisms, cita veida māksla, glezniecībā, teiksim, tā ir arhitektūra, Jugendstila arhitektūra, kur arī iekļaujas šajā virzienā. Taču modernisma laikmets, modernisma māksla, protams, ka ir viens no tādiem spilgtākiem pozitīviem iepriekšējā pārējas laikmeta mantojumiem. Protams, ka nāks teikt, ka kultūra, garīgā kultūra, māksla, literatūra arī ieguva citu kvalitāti. Radās tas monstrs, kuru mēs šodien saucam par masu kultūras produkcijas industriju. Kad ražojam garīgās kultūras produktus tīri tādā industriālā veidā. Tāpatās kā ražojam galošas industriālā veidā, kurpes, kleitas, cepures, tā arī mākslas darbus, citi noteikti likt pēdiņās šo vārdu mākslas darbus, ražojam industriālā veidā. Radās, kā teikt, tāda masu mākslē. Kas vēl ir ļoti svarīgi, runājot par iepriekšējo laikmetu, pārējais laikmetu, atsacīšanās no reliģijas, no dieva, sekularizācija, kas iesākās jau, protams, nedaudz agrāk, bet principā 19. gadsimta otrā puse ir laiks, kad notiek masveidā atsacīšanās no dieva, par kuru Dostojevskis uztraucās, citi domātāji uztraucās, ka tas novedīs pie katastrofas, un viņi prognozēja to, ko mēs šodien esam jau sasnieguši. Sekularizācija. Pirms neilga laika, patās faktiski varētu teikt, iznāca grāmata, par kuru es lasīju tikai anotāciju, tādu izvērstu anotāciju par laicīgo sekularizāciju. Viens ļoti nopietns zinātnieks uzrakstīja apmēram 700 lapušu biežu grāmatu par laicīgo sekularizāciju. Es domāju, ka cilvēks, jebkurš daudz maz inteliģents cilvēks, pirms apmēram 200 gadiem nesaprastu, par ko ir runa.
Ko nozīmē laicīgā sekularizācija? Viņš saprot tikai to, kas ir, kad to apzīmē ar vārdu sekularizācija. Viss tas, kas ir saistīts ar ticību Dievam, ar reliģisko ticību, ar reliģiskām vērtībām. Tagad jau ir materiāls biezai grāmatai par tā saucamo laicīgo ticību. Tā ir ticība bez Dieva. Viss tā sekularizācija, viss tas process, kas ir bez Dievai. Mēs šajā jomā esam ļoti, ļoti tālu tikuši. Vai tas ir labi vai slikti, es negribu atbildēt. Vai dzīve bez Dieva ir laba vai ir slikta, tas ir tāds jautājums, uz kuru nav, manuprāt, tāda, kā teikt, viena atbilde iespēja. Mēs, kā jau es teicu, šodien dzīvojam arī pārējais laikmetā. Dzīvojam pārējais laikmetā, pie tām noteikti viss tādā spilgtākajā pārējais laikmetā cilvēces vēsturē. Par to mēs speciāli parunāsim nākamajā video materiālā. Paldies!